Labdien, kā jūs sauc? Mani sauc Mareks. Prieks iepazīties, Elīna. Jā. Es jums uzdošu dažus jautājumus par transportu līdzekļiem un ceļošanu. Okay. Kuram transporta līdzeklim jūs dodat priekšroku? Tiem, kuriem galvenais ceļš. Vai ne? Labi. Un kā jūs ceļojat līdz darbam? Kā jūs tiekat līdz darbam? Man ir līdz trīs. skolai? Man ir līdz skolai, es esmu jau pensionārs gandrīz, bet principā līdz darbam es ceļoju trīs veidos. Pirmais ir, es nesen nopirku kabrioletu. Patīk braukt ar kabrioleti. Meklējums un transporta labi. Pirmais ir kabrīte, ir superīgs laiks. Otrais, mans draugs brauc arī uz darbu, tagad es viņu kopā strādāju. Tad es braucu ar viņu ar mašīnu, bet trešais ir, protams, sabiedriskais transports, kas ir autobuss, man 5 minūtes līdz šeit. Jā, labi. Un cik bieži jūs vispār ceļojat un pārvietojaties? Principā es neesmu sēne, bet es esmu drausmīgi publisks cilvēks, un tad es pārvietojos. Principā es nepārvietojos tikai tad, kad guļu. Labi. Ja tā ir atbilde. Un kā jūs uzskatāt, ko labāk Latvijā varētu attīstīt? Veloceliņus vai sabiedrisko transportu? Atkarīgs Ziemā, tu domā, vai vasarā? Vispār kopumā. Miljons ielikt miljonu vai tur vai ne tur? Principā es esmu tāds noskaņots pret abām pusēm vienādi, jo tie cilvēki, es neteiktu, ka pensionāri mums brauks ar riteņiem vai pieņemsim cilvēki, kuri nevar īsti paiet, tāpēc es bateriju vai... Nē, skatījumā. Tāpēc es labprāt izdarītu tā, ka jauniešiem dot 500 štukas, lai viņiem uztaisītu normālās vietās veloceliņus. To es nevis tur centrā, visu kaut kur, bet principā normālās vietās, kur vajadz braukt. Un transportiem, protams, lai mazinātu cenas tur pensionāriem un tā tālāk. Un principā, lai viņi varētu nokļūt līdz veikalam pēc mājas, nevis samaksāt puses pensiju sabiedriskā transportā. Labi, paldies. Tā diezgan ļoti plaša un dziļa atbildi, jā. Kāds, jūsuprāt, ir ērtākais pārvietošanās veids vispār cilvēkiem? Viss ir atkarīgs uz kurieni. Principā vispār es domāju, ka ritenis ir, ja tev ir tuvi jābrauc, bet mašīna, ja tev ir jābrauc tālāk, jo tu vari jebkurā brīdī paņemt, uzkāpt vai iekāpt un aizbraukt. Principā, ja tev pašam ir transporta līdzeklis, tad tas ir pats ērtākais, principā. Ja tev nav, tad... Diemžēl. Labi. Un kā jūs vērtējat Latvijas ceļu stāvokli? Un kā to varētu uzlabot? Principā es viņu nevērtēju vispār, tāpēc, ka tur nav ko vērtēt. Jā. Vispār, jo, ja mēs gribam vērtēt, tad mums jāmeklē dažas ielas, kuras ir uztaisītas Rīgā, un tad mēs varam pateikt, ka šīs ir krutas, bet 95% ir pilnīgā, nekomentējuši, kurā vietā, bet... Jā. Labi. Principā tur. Liels jums paldies. Tad jautāju vēl par to situāciju, kā būtu, ja Rīgas ielās mašīnām aizliegt braukāt, no 10 līdz 4 dienām. Atbrauc uz darbu un aizbrauc mājās par darbu. Un pa dienu tu nedrīkst vienkārši tāpat. Principā es būtu pret. Tāpēc, kad, ja mēs tā iedomājamies, cik biznesi sastāv no auto, tad mēs saprast to, ka ja mēs nokurinātu šo laiku, kad visaktīvāk nodarbojās pārtikas jomas un vispārējais, tad mēs saprast to, ka mums būtu veca maize veikalos, mums būtu, principā būtu baigā auza. Bet ierobežojums, protams, var veikt, tur kaut kādos veidos. Es nezinu, man nav ideja tagad kreatīvums, man neslēdzās iekšā, bet principā varētu izdomāt arī kaut kādu veidu. Es nedomāju, ka uz tik daudz stundām, bet varētu būt, pieņemsim, 2 stundas. Es piekrīstu tad, 2 stundas, klusais kaut kā. Jā, labdien, kā jūs sauc? Mani sauc Žaneta. Jā, prieks iepazīties, Elīna. Cik bieži jūs ceļojat? 2-3 reizes uz gadu. Skaidrs. Un kāds ir bijis jūs pēdējais ceļojums? Pēdējais ceļojums bija uz Tenerife. Tenerife forši. Un kāds bija mērķis? Atpūsties vai? Nē, tās bija komandējuma. Darījuma ceļojuma. Jā. Un cik ilgi jūs tur bijāt? 1 nedēļu.
Labi, un kāda ir jūsu mīļākā valsts un kāpēc? Mīļākā valsts ir Grieķija. Nu, Grieķija man patīk. Un kāpēc? Tā kā arhitektūra vai? Viss ēdināšana, dabas, viss patīk. Jūra, cilvēki ļoti patīk. Jā, skaidrs. Un kā vispār jūs tā kā strādājat ar cilvēkiem, kuri ceļo, vai ne? Jā. Un tad, kad tā kā viņi aizbrauc uz kādu valsti, kādus transporta līdzekļus viņi biežāk izmanto? Lidmašīnu. Bet tur uz vietas viņi īrē mašīnu biežāk? Vai? Jā, viņi brauc, piemēram, uz Krēta ļoti daudz noma automašīnu. Nu, uz visiem salām, uz Tenerife arī ļoti daudz noma automašīnu. Nu, uz visiem salām. Jā, un viņi autobusu tur neizmanto? Nē. Skaidrs. Un cik bieži jūs pati lietojat, piemēram, sabiedrisko transportu? Es tikai braucu uz sabiedrisko transportu. Man nav mašīna. Ja katru dienu es braucu uz darbu, no darbas pa pilsētu tikai ar sabiedrisko transportu. Un ar kādām problēmām varbūt jūs sastopaties, tā kā braucot ar sabiedrisko transportu? Kurkis. Kurkis ir tās lielākās problēmas? Jā. Skaidrs. Labi, un pēdējais jautājums, kā jūs vērtējat Latvijas ceļu stāvokli? Ļoti slikti. Kāpēc? Jamki, Ukabe, man patīk tikai Via Baltica, ļoti skaista liela ceļuma. Tā, ne ļoti slikti, bet slikti. Un kā jūs domājat, kā to varētu uzlabot mūsu valstī? Uzlabot mūsu valsti vai ceļojumiem? Par ko? Tā kā Latvijas ceļu stāvokli mūsu valstī, kā varētu uzlabot? Remontēt. Jā, un jaunas ceļu. Labdien, kā jūs sauc? Oskars. Vai jūs varētu lūdzu atbildēt uz pāris jautājumiem? Kuram transporta līdzeklim jūs dodat priekšroku? Motorolerim. Un kāpēc? Tas ir visātrākais veids, kā pārvietoties Rīgā. Es braucot jūtos brīvs un dzīvs, un ļoti daudz iegūstu adrenalīnu un azartu. Un es varu izlādēties uz ceļa. Man ļoti patīk ekonomija. Sevišķi, ja man nav jālai tik bieži degviela, lielām summām, ļoti var ietaupīt. Un kā arī vasarās ir ļoti ērti un sastrēgumos visiem apbrauc apkārt. Tā kā perfekts pārvietošanās veids Rīgā. Un, kad jūs braucat ar šo motoroleru, kas traucē pārvietoties varbūt dažreiz? Bieži vien sievietes ļoti daudz traucē un arī cilvēki, kas nemāk tik labi braukt. Vai jūs domājat sievietes pie stūres? Vai vienkārši sievietes, kas ir kā gājēji? Pie stūres, cilvēki, kas nemāk īpaši labi braukt, tie man traucē, kā arī bieži vien ir ļoti agresīvi braucēji ar mašīnām. Un viņi negrib man palaist garām kaut kur, vai arī nelaiž iekšā, kad es pārkārtojos. Ja galā es tāpatās apdzem viņus, tad jā, un kā arī, protams, lietus, vēži, tie ir tie tādi dabas apstākļi, ko es nespēju ietekmēt. Bieži vien aizbraucot kaut kur, es ar problēmām tieku apakaļ mājās tikai dēļ tā, kad ir lietus, man jāgaida, kamēr lietus norimstās. Arī ziemā ir ļoti augstu, un es nebraucu ziemā. Tas ir pārāk bīstami. Paldies! Un kā jūsuprāt būtu tad, ja Rīgas ielās mašīnām aizliegtu braukt, pieņemsim, kādās noteiktās laika stundās? Es uzskatu, ka
ka tas uzlabotu kritisko gaisa stāvokli Rīgā. Pilsēta būtu daudz mierīgāka. Tomēr jāpiekrīt tam, ka ar mašīnu pārvietoties ļoti ērti, ļoti viegli. Un Rīga tieši tāpēc arī ir centrs, kad ir ļoti daudz vietas padarītas daudz ērtākas un vieglākas. Un teiksim, lai visu to ļoti automatizētu, motorizētu un viss notiktu ritmā, kā būtu arī galvaspilsētā jānotiek, tad ir ļoti grūti ieviest kaut ko tādu, un tas liekas nereāli. Un es uzskatu, ka būtu hauss, un vienkārši cilvēki to nepieļautu. Tā kā, diemžēl, tas būtu no vienas puses ļoti jauki, ka būtu miers pilsētā uz kādu brītiņu, bet, teiksim, visu dienu to nevarētu. Un sakiet, lūdzu, vai jūs bieži ceļojat? Jā. Un kāds ir bijis jūsu pēdējais ceļojums? Pēdējais ceļojums, tagad neatcerēšos reiz. Amerikā? Jā, es biju 2 reizes Amerikā. Es biju aizbraucis uz Kaliforniju. Paskatījos pilsētu. Apciemoju radiniekus. Man omēļ daudz radinieku tur dzīvo. Un jā, ļoti patika. Silts, saulains. Saulains bija uz basketbola spēlēm paskatīties. Uz kādām spēlēm jūs bijāt? Uz Lakers un mazliet arī Clippers spēlēm bija 2. Labi, un kā vispār cilvēki pārvietojas Kalifornijā? Kādas transporta līdzekļus viņi pārsvarā lieto? Viņiem jau pēdējais modes kliedziens ir elektromobīļi, un tas ļoti stilīgi, ja tev tādi ir, bet, protams, Amerikai ir raksturīgie pick-upi, kā arī nav vienkārši mašīnas. Tomēr Kalifornija ir tieši ar to īpaši, ka viņiem ļoti patīk būt mazliet atšķirīgiem. Tur arī cilvēku ienākumu līmenis diezgan augsts ir, un viņi var atļauties braukt ar jaunām mašīnām un vidēji draudzīgām, citādām, un tas tā kā zaļais ir nācis topā un cilvēkiem patīk. Un pēdējais jautājums, kā jūs vērtējat Latvijas ceļu stāvokli? Latvijas ceļu stāvokli es vērtēju, ja godīgi, diezgan normāli. Es nevaru teikt, ka tas ir labs ļoti, bet tas ir apmierinošs. Jāsaprot, ka Latvijai nekad nebūs Vācijas ekonomika. Un Latvija vai Zviedrijas. Latvijai ļoti svarīgs ir sadalīt naudu pa dažādām vietām un tik daudz atvēlēt mūsu teritorijā ceļiem ir, mūsu mazā budžeta ir ļoti grūti. Tā kā apmierinoši, protams, man brauc sevišķi ar rolleri, pārvietoties kaut vai Rīgas centrā būtu ļoti jauki ja būtu labāki ceļu sagumi, bet, var izdzīvot. Un kā jūs uzskatāt, kā varētu uzlabot šo te situāciju mūsu valstī sakarā ar ceļiem? Es uzskatu, ka būtu jāstimulē vairāk cilvēks pārvietoties Rīgā ar sabiedrisko transportu un riteņiem. Es uzskatu, ka ir ļoti pozitīvi tas, kas ir noticis pēdējo 2 nedēļu laikā, kad ir drastiski iekrāsotas veloceliņu ietves. Un kā arī tiek plaši runāts par dažādu nodokļu atvieglojumiem elektromobīļiem, ko plāno ieviest.
Nu jā, un tas ir visai pozitīvi, kā arī šī brīža nodokļu sistēma ir diezgan pateicīga, tieši jaunu mašīnu iegādē.